Zinu, ko labrīt. Rīts ir klāt, jā, rīts ir atkal klāt. Un mēs arī esam klāt. Mēs arī esam klāt, jā, tā kā labrīt, labdien, Ceturtdienas labvakar, rītā, ceturtdienas jā. rīts, jā. Es gan tā aizdomājos par to, ka mēs sakam labrīt, bet patiesībā video tiek publicēts, nu ļoti agri no rīta pusnaktī. Tas jau ir labrīt. Tas jau pareizi, nākamā diena ir sākusies. Jā, Redz, es jau bakstu ārā miegu no acīm, tā kā viss ir pareizi, rīts ir atnācis. jā. Mums ir palikusi tikai saviena tēma, kuru mēs sākām runāt un neizrunājamies, kaut kur aizrunājamies šķērsām. Tā ir, ka tik daudz domas, ka galvā maisās, un ja netiek pierakstīts, ko noteikti Mēs vajadzētu. nekad neaizrunājamies šķērsām, nekad. Mēs vienmēr Mēs... runājam tēmā. Mēs esam tēmā, mums viss sanāk. Nekur mēs šķērsām. Mēs pēc noklusējuma nevaram šķērsām nekur aizrunāties. Un rekā ir forši, kad mēs šādā veidā varam sev pakoriģēt un tā vietā, lai sev kaisītu pelnus uz galvas un stāstītu, cik viss ir slikti, patiesībā viss ir kārtībā, jo jūs taču klausaties un droši ir iemesls, kāpēc jūs klausāties mūs. Jā, mēs sākam saņemt jūsu pozitīvās atsauksmes, esam ļoti pateicīgs par tā, gan privāti, gan arī, ko jūs komentāros rakstat. Mums, protams, ļoti patīk dzirdēt, kā jūs uztverat to, ko mēs šeit darām, un tad mēs tā arī padomāmies ar tiem cilvēkiem, kas ir tur ārpusē, kas vēl nav šajā grupā, lai, nu, parādītu, jā, ka te varētu būt interesants lietas, vērtīgas lietas. Tā kā, ja jums arī šķiet, ka šis ir vērtīgi, noteikti rakstiet mums būs vairāk ko dalīties. Lai nu jāizdomā, ja tas jau ir, nu, tā kā, man tas ir ļoti būtiski neizdomāt to, ko es stāstu cilvēkiem kā, par savu produktu, par savu pakalpojumu, par sevi pašu, par šo mūsu kopīgo Lindu produktu. Nemelot, būt godīgām, būt autentiskām. Nu, ja ir slikti, tad ir slikti, tad arī sākam pieļāvām kļūdu, atzīstam to, nevis izdomāt, un tad pieaudzēs ar tās spārniņas, un es ar tādas labas, mums viss ir kārtībā, jā, mums dzīvē viss ir kārtībā. Tā nav. Mēs esam dzīvi cilvēki, mums ir savi izaicinājumi, ar kuriem mēs, nu, darbojamies, tiekam galā, kā nu tiekam. Reizēm tas prasa vairāk laika, reizēm tas notiek ļoti strādāt, visu šīs transformācijas. Kaut kur šķiet, ka es to esmu pieminējis. Mēs to esam pieminējuši sarunā par to, ka vai nu izaugsme iet uz augšu, vai viņa notiek kā degradācija. Neatceros, kurš to esmu minējusi. Bet tā tas ir, ka mēs vai nu visu laiku augam, vai nu mēs sākam degradēties. Uz vietas stāvēt nav iespējams. Tad, ja mums liekas, ka mēs paliekam stāvēt uz vietas, tad īstenībā nē. Pasauli lietas priekšu. Man ir interesanti tas, ka tad, kad mēs augam un paiet kāds laiks, un mēs skatāmies atpakaļ pagātnē, likās, kāpēc es to nezināju pagātnē. Tas ir normāli, tāpēc, ka bērndārs nevar zināt to, ko mēs zinām vidusskola nevar zināt to, ko mēs zinām augstskolā. Vienkārši zināšanas krājās tādā, nu, kā grāmatu kaudzītē viena virs otras, un arvien vairāk papildina to mūsu zināšanu bagāžu un rada plašāku priekšstatu par to, kāda ir pasaule. Linda klusē, labi, tēma salīdzināšana, kad kāds cits tevi salīdzina ar kādu citu. Bērnības lielā sāpe. Bērnības lielā sāpe, ko darīt, kad tas notiek? Nu, ko darīt, kad mums pieaugušā vecumā kāds salīdzina ar kādu citu? Linda, vai tev ir viedoklis? Nu, tu zini, īsti vairs tā. Laikam es esmu izaugusi tīri arī fiziskā līmenī no šī vecuma, ka tas tā kā īsti vairs nenotiek, bet savus gadus 10 atpakaļ noteikti, jā, nu pieņemsim mūsu māsu sarunās, kā mēs atceramies to, ka, teiksim, māsas man ir 11, 12 gadus jaunākas, un tad, nu, pieņemsim, viņas satiek uz ielas vecos skolotājus, un tie joprojām domā, ka viņas ir es, tāpēc, ka es mācījos tā kā labāk, tā kā kaut kā labāk, nu, un tad viņas pukšķā, bubina, kā viņas joprojām tiek salīdzinātas ar mani. Nu, tā kā, es domāju, tas, kur brāļi un māsas ir gājuši un kāds ir gājis pirms tam skolā un mācījies labāk, tas ir standarts. Bet vienkārši atgriežoties pie šīs tēmas, tā, zini, tomēr ir tā, ka tas būs tā kā par bērnību vairāk. Nu, protams, mums forši būtu, ja dāmas padalītos komentāros, vai tas notiek šobrīd viņām pašām, viņu dzīvēs, vai viņas to novēro, teiksim, savu bērnu un mazbērnu dzīvēs.
Nu, tā ir tāda, zini, es tos cilvēkus vispār uzskatu par tādiem, nu, bišķūcīgiem, ja godīgi. Vienkārši, kāpēc tā ir jādara? Kas mudina tev vēl tā darīt? Kāpēc? Kas tas tāds ir? Godvārds nesaprotu. Nu, man nāk prātā programmēšana, ka mēs esam tādi saprogrammēti. Šī ir tā salīdzināšana selektīva atlase, kas ir gājusi gadsimtiem. Kurš tad ir tas veiksmīgākais, labākais, nezinu, skaistākais, stiprākais. Un tās sacensības visu laiku ir bijušas izcelties uz pārējo fonu, nevis izcelties uz savu fonu, bet izcelties uz pārējo fonu. Un tā vienkārši ir vieglāk. Jo atcerēties, kāda tu biji pirms gada un kāda pirms 10 gadiem bija. Un īpaši tas jādara skolotājiem, piemēram, ja, kur ir skolā 100 bērnu, iespējams, jāmāc, nu, ok, labi, varbūt ne 100, varbūt tieši 100 bērnu, bet tās ir 3 klases, ar kurām vairāk strādā, bet varbūt tiešām ir kaut kā tur priekšmets skolotāji, kur stundu ir 1 vai 2 nedēļā, un ja tam skolotājiem ir visu nedēļu jāstrādā, tad cik klases caur viņu rokām iziet? Un katrā, nu, teiksim, 25, 30 bērni, tas nozīmē 4 klases, tie jau ir 100. Viena klaša grupa, jā, kaut kāds 4 klašu grupas, tie 400, 400, 500. Nu, tas skolotājs nav spējīgs atcerēties to katra bērna progresu. Tas ir, cilvēciski diezgan nereāli. Ja, kad sāksies jaukšana, tu biji labāks, tu biji sliktāks, un iepriekš, jā, tu zināji vairāk, tev nav šī progresa, tad ir kaut kādi pieraksti jāveic, un es tīri tehniski nespēju iedomāties, ja daudz skolotājiem būtu jāpieraksta par bērniem, lai saprastu, kā viņiem šī attīstība notiek. Nu, tad notiek salīdzināšana bērnu starpā. Nu, protams, ka kāds būs vairāk apgūs, kāds būs priekšā un vairāk, kāds būs aizmugurē. Kādam ir šīs prasmes jau atvērušās, kāds vienkārši ir piedzimis ar talantiem, Dievu dotām dāvanām, un kādam viss šīs prasmes ir jātīsta. Un tad kurš tā kā būs tas labākais no tās, kurš ir ar tām dāvanām, kurām tas viss padodās viegli, un tas, kam ir darbiņš jāiegulda, jā, tas liksies, ka viņš nav tik labs. Nē, nu, māsas joprojām man to saka, ka tev jau nekas nekad nav jādara, tev vienmēr viss pats šitā sanāk. Nu, nu, nē, viņām arī daudz kas sanāk šitā, vienkārši tā trauma ir iegulusies. Ka dēļ šīs salīdzināšanas, jā, ka citi cilvēki tad mūsu savā starpā ir salīdzinājuši. Bēdīgi, protams, bēdīgi. Nu, tie arī, protams, vēl bija, ja mēs sakām par attīstības posmiem un sistēmām, tad tie bija padomi laiki, un nezinu, bet vai padomi laiki šajā izpausmē ar kaut ko atšķiras no šiem laikiem, domāju, ka nē. Īpaši, jo te ir runa par to, ka tas, ko mēs esam paši savas sādas piedzīvojuši, mēs to turpinam darīt autopilotā. Un man ir tāds ļoti neforšs piemērs no savas dzīves. Ļoti neforšs, kauns pilnīgi stāstīt, bet es tam esmu izaugs cauri. Jā, un stāsts ir tāds, ka manā bērnībā, tā, kad es izdarīju kļūdu, acīm redzot, mani bļāva. Reizes es atceros, reizes es neatceros, bet reakcijas bija ļoti, ļoti asas. Jā, tā, ja es kaut kur kļūdījos, varbūt pat negribot, varbūt tur nokrita krūzīte zemē saplīs, jā, tad atskanēja bļāviens. Jā, izlēja kaut kādu ūdeni uz grīdas vai es nezinu, pienu uz grīdas, atskanēja bļāviens. Un varbūt pat tādas situācijas nebija daudzas, bet es ievēroju, ka tā kā man meita piedzima, es ļoti asi reaģēju uz to, ka viņa kaut ko izdarīja. Es pirmkārt pati ļoti asi uz sevi reaģēju, ja es kaut ko ne tā, paklupu, jā, un tad sevi varu apsaukāt par muļķi un stulbeni. Tas gan ir vairākus gadus atpakaļ, tas nav vairs pēdējā laikā, jā, tad. Bet, man arī meitā jau ir 11 gadi, tas arī ir jau gadu 10 veca vēsture. Un tas sanāca tā, ka meita aizgāja šeit Vācijā bērndārzā. Es esmu Vācijā, jā. Tas kādu nedēļu, es varu teikt šeit. Un bērndārs bija ļoti, ļoti jauks, piemērs visiem bērndārziem, kur vajadzētu iet skatīties, kā pret bērniem izturēties. Un tur audzinātākais bija privāts bērndārs, tad viņi bija paši bijuši sistēmas cilvēki, un viņi nebija patikusi sistēma, bērndārs sistēma arī Vācijas, viņi bija vēlējušies savādāk bērndārzu izveidot un to izdarīja. Viņi pret bērniem izturēs ar cieņu, un arī vecākiem mācīja izturēties ar cieņu. Un viena no bērndārza sistēmām bija tāda, ka vecākiem ir jāgatavo pusdienas pēc grafika, tad viena reize 4 mēnešos, un tas gāja papildus arī iemesli bija, ka vēl papildus 2 mēnesī, tad diezgan daudz bija bērndārzā. Un es redzēju, kā izturās pret tiem mazajiem.
Un, piemēram, ja mazais nes šķīvi, tad viņam tas šķīvis nokrīt zemē, pat ja saplīs šķīvis, tad trauki plīsa tur regulāri. Tad audzinātāji vienmēr teica, nekas tā var gadīties, reku paņems lotu un šāpali saslākums, to palīdzēšu satīrīt. Bez nekādām masām reakcijām. Nu, un tad dzīve man sāka mācīt. Tikā man meitē nokrita jogurtiņš zemē un izšķīda uz visām pusēm, tad man bija vecā reakcija, kas man bija autopilota reakcija. Tu nevari uzmanīties, un paiet apmēram pusstundu, un man notiek tieši tas pats. Dzīve mani mācīja. Un pēc 2 šādām reizēm es iemācījos savaldīties, vispirms turēt muti, turēt mēlē zobiem un neko neteikt. Un tāpēc tam tas ar laiku pats pārgāja šī automātiskā reakcija. Tas ir tas, kā to mēs, protams, varam pamazām sevi trenēt. Var jau mēģināt arī kādas krutās prakses jau manējās, un šīs pašas līdzjūtības frāzes jau tēt vai jebko, jau tad, kas ir tas automātiskā reakcija, kas mums liekas reaģēt, bet tas notiek. Es domāju, ka arī tiem pašiem šī pats salīdzināšana, ka mēs nezinām citu labāku veidu, ja mēs zinātu, mēs to noteikti pielietotu, bet salīdzināšana tas, ko mēs piedzīvojam ilgstoši, un tāpēc mēs to turpinam darīt arī attiecībā pret saviem bērniem nereti. Nu, redz, man ir cita pieredze, daudz skarbāka. Viņa ir tāda, ka par katru kaut kādu neveiksmīti, mazu vai lielu, mamma man reāli piekāva. Tā, ka palika arī pipkas uz muguras un visur, kur. Un savukārt tālāk es savā dzīvē savus bērnus pat aiz austiņas nekad neesmu parāvusi. Nekad. Ne es esmu mazāku vārdu pateikusi, ne es esmu pacēlusi balsi. Nekad. Tātad šī mācība man bija tik spēcīga, ka, tā, kad tevi nemitīgi kausta, kad dabū kārtīgi mizā, bet tad tu vairs. Bet redz, kur ir tā lieta, ko es esmu pamanījusi, ka ne visi cilvēki spēja izturēt šo. Tas, ko tu tikko stāstīji, ka tas, kad uz tevi bļāva, tā kā pārgāja, un tu arī sāki šo pašu mammas metodi, savas mammas metodi izmantot. Redz, te ir kaut kas. Astroloģijā ir tāda planēta, nevis tikai astroloģija, astronomijā, tāda fizikā, viņa saucās Venēra. Viņa visu salīdzina. Tā ir tā salīdzināšanas planēta, un viņai vai nu patīk, vai nu nepatīk. Un tad viņai ir sava argumentācija, kāpēc viņai patīk un kāpēc viņai nepatīk. Redz, kā ir, nav nevienas tādas, nav tādas dieva gudrības grāmatas, kurā būtu uzrakstīts, kā ir pareizi. Un visas tās Venēras, tātad viņa ir viena, ja, un viņa var atrasties 12 dažādās pozīcijās, dažādās zīmēs. Un arī pat tad, ja viņa ir disharmoniska, teiksim, kādā no horoskopu zīmēm, kurā Venēra jūtās ļoti slikti, un viņai tik un tā nav attaisnojumi, piemēram, sist savu bērnu līdz asinīm. Tā, ka viņam ir tur zobs izsists, ka viņam acis ir pārsista, ka viņam muguras sašķēpelēta, asinīs nevar kreklu uzvilkt. Tādu tiesību Venērai vērtēt, ka mana meita ir stulbena, slikta, idiota. Tur tie vārdi ir daudz ļaunāki. Es viņus vienkārši negribu atskaņot, nav vajadzīgs, jo šobrīd man māte ir pansionātā un viņa ir citā dimensijā, un tas būtu ļoti jocīgi, ja es tagad veseli aizskartu vienkārši močīt ar to, ko viņa man ir močījusi. Tā nav, tā es nedarīšu. Bet vienmēr ir iespēja, saprot kā, tāpēc ir iedota saule horoskopā, un tā ir griba. Un ja griba grib, viņa vairāk negrib tā darīt, saproti? Un viss. Jā, es tam pilnīgi piekrītu, jā. Tas ir tas, kas savalda, jo tā vērtētāja Venēra, jo viņa ir disharmoniskāka, jo viņa ir pretīgāka. Jo viņai viss riebīgais liekas kolosālāks. Un jo cilvēkam ir harmoniskāka Venēra, jo viņš pret visādām riebeklībām ir vienkārši vienaldzīgāks. Viņam neizsauc emocijas, tiksim, ir mazāk emociju, un tas ir labi. Ja emocijas ir tās, kas mūs nogalina, tā tas ir. Vai nu pacējas pārnos, vai pacējas pārnos un nogalina. Jā. Viens no modeļiem, kā uz šo te mūsu dzīves pieredzi mēs varam raudzīties, ir Nīla Donalda Volša vārdiem teiktais, ka vēsās nāk šeit gūt pieredzi, un ir tur augšējos plānos vienošanās, kā tā pieredze tiks gūta.
lai dvēseli varētu iziet cauri savai mācībai. Ja tā mācība ir piedošana, tad var nākties saskarties ar cilvēkiem, kuri darīs visu iespējamo, lai mums būtu ko piedot. Bet tiem cilvēkiem, kuri ir šeit līguma otrā pusē, un kuri ir tie ļaunieši mūsu dzīvēs, tā ir viņu atbildība darīt vai nedarīt. Tā ir viņu atbildība sevi turēt rāmjos. Un tad tā būs tā viņu mācība, nedarīt pāri citiem. Un ja tas tomēr noteikti tā paliek viņa atbildība. Protams, ka no vienas puses, jā, ka viņa mums šo te mācību dod šādā veidā, un varbūt arī rāda, ka kā tas ir bijis, kad mēs esam bijuši tajā ļauniešu pusē, tad no abām pusēm mēs šo pieredzi gūstam, bet pieredzi var gūt gan vieglā formā, gan smagā formā arī tas ir iespējams. To var, mēs varam tikt sisti vienreiz vai regulāri. Vai sist citus vienreiz vai regulāri. Jā. Tad tu vienreiz kādam bērnam iesiet un saprati, ko es izdarīju. Nekad mūžā. Nekad mūžā es nepacelšu roku pret vājāku. Vai tas ir bērns, vai tas ir dzīvnieks, vai tas ir kaut savs mīļotais cilvēks. Jā. Ka tādu iespēju mēs paši sev nedodam, bet ja pirmo reizi to mēs izdarījām. Mēs drusciņ šoreiz akali aizgājām no tās tēmas. Ko tad darīt, ja mūs salīdzina? Ko tad darīt, ja mūs salīdzina? Protams, pirmkārt, sāp tādi, ja mums ir šīs te nedzēdinātā bērna daļas, tad tās situācijas mums sāp, tāpat kā bērnībā, kur mazais bērns nespēja izsecināt, ka tas patiesībā ir pieaugušo kompetencē nesalīdzināta, ka tā ir viņu atbildība katru bērnu vērtēt pēc viņa spējām un prasmēm, un vērtēt tieši viņa izaugsmu, nevis skatīties, kāds tu esi uz savu brāļu vai māsu vai uz citu bērnu fonu. Un ja šīs nedziedinātās daļas mūsos ir un tām sāp, tad arī mūsdienās pieaugušās vecumā mums var sāpēt ļoti, ļoti. Un tad tajos mirkļos noteikti ir vērts sevi ieklausīties un pajautāt, cik veca ir tā daļa, kurai sāp. Var jau gadīties teorētiski, ka tā būs šī brīža mūsu daļa, kurai sāpēs. Var jau gadīties teorētiski. Es līdz šim neko tādu neesmu pieredzējis. Visur, kur man ir kur es esmu ar cilvēkiem strādājis un kuriem šādas vai līdzīgas situācijas ir bijušas, kad pajautā, cik veca ir tā daļa, visas vienmēr ir jaunākas. Un pārsvarā tomēr tās ir bērnības vainas. Vai tiešām tie pirmie 7 gadi, kas jau ir pirmskolas vecums, vai tie ir skolas vecumā, pusauģi gadi, mēdz gadīties kaut kur augstskolā, kad ir tā pirmā pieredze bijusi. Bet tas man ir, tāds vienmēr jautājums, tā ir traumātajā daļā mēs jautājam, vai tas sākās ar tevi? Un tad tā daļa atcerās, nē, tas nepavisam nav sācies ar mani, tas ir sācies tomēr agrāk bērnībā, vai arī tiešām tas ir citas inkarnācijas mantojums, kas tad nāk šādā veidā līdz, un tā sāpe ir vēl vecāka. Lūk, lai tad nesāpētu tagad, lai mēs spētu atgriezties savu pieaugušā pozīcijās un saprast, ka tas nav personisks, tas nav par mani. Ja kāds mani salīdzina, tad tie ir viņa putni, viņa tarakāni, tā ir viņa atbildība, tas nav par mani. No vienas puses jau salīdzināt, lai salīdzina, lai izvērtē, nezinu, stājumies darbā. Un tad kurš kandidāts ir piemērotais? Notiek šī salīdzināšana, izvērtēšana, un tā nav nekā slikta. Traki ir tad, ja mums tas sāp. Jā, jo redz, kā tur ir kritēriji. Un viņas izstrādā kaut kāda komanda, kaut kāda vienība pēc tās, kaut kādas organizācijas fiziskās pēc viņas vajadzībām. Un tur tiešām nav jēgas apvainoties, jo, ja nav, tad tam otram kandidātam piemēroti, jā. Pieņemsim, jā, man ir angļu valoda, bet man nav biznesa angļu valoda. Neko darīt, jāpiemācās tādā gadījumā klāt, un nākamajā reizē, tad man viņa ir jāpiedāvā jau citā līmenī, ja es gribu tieši to. Jā. Un te ir tas, ka mēs varam skatīties tiem citiem cilvēkiem, kuri, kaut vai brāļiem, māsām, kuri ir kaut ko vairāk apguvuši, kuriem ir kaut kādi citi talanti, un mēs varam skatīties uz viņiem, priecāties par viņiem un teikt, man māsa spēja zīmēt, un kad mēs arī spēja zīmēt, ja mums tā iedzims un ķeros klāt un sāku mācīties to zīmēšanu, vai jebko citu, jā, nevis norakt sevi, nē, es jau nespēju. Un tas attiecās uz jebkuru jomu. Runājot par zīmēšanu, tu tiešām var iemācīties pilnīgi katrs, teiksim, tehniski. Tas viss tiešām tā ir, viss ir atkal ciparos, svītrās, matemātikā, fizikā, ja kas, starp citu, par proporcijām, par vienalga augiem ziediem, cilvēku sejām, dzīvniekiem, tā ir. Tādu cilvēku, kuriem ir tāds dieva dots super talants, tādu ir tiešām maz.
bet to, ka ļoti cilvēks var attīstīt savas spējas, un atkal ir konkrētas konfigurācijas asloģiskā kartē, kur, jā, nu tā būs arī tas, kurš ļoti labi dzied, viņam būs kaut kāda daļiņa no tā, ka viņš varēs zīmēt, un otrādāk tas, kurš zīmē, visticamāk arī būs kāda daļiņa, ka viņš labi dzied, un tā tas būs, un, nu, tādu cilvēku, kas nemāk zīmēt galīgi, viņi vienkārši ir iedomājušies, ka viņi nemāk zīmēt. Jā, un tas pats ar dziedāšanu, jo arī dziedāšana tie ir muskuļi, kuri vienkārši ir jātrenē. Tieši tāpēc, ka tie ļoti talantīgie dziedātāji, kad viņi pārstāja dziedāt un ilgu laiku to nedara, viņiem balsis tā vairs neskan, jo tas ir jātrenē. Nu, tas pats jau ar klavieru spēli ir. Ja tu dienā tās 5 vai 6 stundas katru dienu tiešām netrenējies, un tev tas asums zūd, tu vairs neesi tas ass. Nu, es nesen klausījos, Raimonds Pauls teica par to, ka es jau esmu palicis slinks, un tagad es tikai 5 stundas dienā trenējos. Iedomājieties, 88 gadi, un tikai 5 stundas dienā trenējos. Nu, jā, viss jau skaidrs, ka tu jau arī noveco ķermenis vairs tādā žiglumā nevar kustēties, bet nu tie pirksti, ja tu gribi, lai viņi kustās, kur ir pierādījums, ka 88 gados viņi kustās tieši tikpat žigli, kā, piemēram, 28 vai 18. Pie treniņa. Ja? Nē, nu tas, protams, nav sprinta skrējiens, to tu nevarēsi diez vai ķermenis viss tev izturēs to slotu, bet kaut kāda zināma daļa, kur viņa klausa tevi. Un to savukārt mums, ja par astroloģiju runājam, to mums visu diktē priekšā prāts. Un prāts, Merkurs ir tas, kurš taisa šos te jociņus. Ir vai nav? Un patiesībā par sprintu runājot, nu atkal, ja sāksim trenēties, tad būs jāiegulda darbs, un kaut kad jau mēs skriesim ātrāk nekā šobrīd. Vai tas ir sprints, vai tas ir maratons. Protams, ka kāds var tā teikt, jā, bet man veselība vispār nevar, ka man tur kājas sāp un vēl kaut kas. Ar to vispār ir interesants stāsts, ja kaut kur kaut kas sāp un ne tā ir, ja, tad kāpēc mūsu ķermenis turpina sev atjaunot tādā veidā, lai mums tur kaut kas sāpētu. Ja, tad visu laiku ir kaut kādi iemesli, kāpēc ir tā, kā ir, un tos iemeslus var risināt un var atrisināt. Ir jāiegulda darbs, reizēm tas notiek ļoti strauji, reizēm ir pamatīgs darbs jāiegulda, bet ja ir tāda vēlēšanās šo jomu sakārtot, tad atliek tikai pieņemt lēmumu un sākt soli pa solim kaut ko darīt, neapstāties. Bet ja ir nogurums, neliela pauze, atkal turpina darīt. Vecais stāsts, to pašu mājas tīrīšanu. Milzīgs bardaks ir jāsakārto, no viens stūra sākam darīt. Gribu sasniegt šo lielo mērķi, turpina darīt. Jā, protams, uz zvaigznēm var paskatīties, jā, Linda, piemēram, tev, jā, kad tu saki, ir iedzimtie talanti, ir tur spējas tāds vai šitāds, tur vienam ir iedzims būt lielam sportistam, citam tā kā zvaigznes tas neparādās. Bet vienalga, man pat būtu interesanti pāanalizēt divas populāras dziedātājas, Whitney Houstonu un kas dziedāja Evitu? To Madonu. Biznesa skolā, kad mācījos, mums tika dots kā piemērs par stratēģiju un par šo te neatlaidīgo darbu, un Whitney Houston tika minēta kā dziedātāja ar talantu, un Madonu kā dziedātāja, kura iegūta milzīgu darbu, nolako labākos profesionāļus, lai viņai palīdzētu gan dziedāšanas mācībā, gan dejas mākslā, kustību mākslā, klasiskajās operācijās, menedžmentu, visu. Nu, un Whitney Houston ļoti agri pazuda no skatuves, nu, tā aizgāja šo alkoholismu ceļu un vienkārši pēc tam vairs neuzstājās. Nu, Madonna, principā, pensijas vecums sasniedz, un joprojām viņa ir zināma arī mūsdienās ar viņas vecajiem hītiem. Nu, tā, nu, tas notiek, jā, ka cilvēks, kurš turpina ieguldīt darbu, bet tad, ja viņam nav šī it kā dabas dotā talanta, vienalga spēja sasniegt ļoti, ļoti daudz. Un es ticu, ka ikvienai no mums ir iespējams sasniegt ļoti daudz. Nu, kaut kādās, protams, savās robežās, jā, nu, kā ķermeņa kompleksi ir tāda, ka klasiskajā baletā es netikšu iekšā, jo vienkārši par gāru, par drūknu, bet ir arī baleti, kur tādi aplīši uzstājās, jā. Tā kā pat tas ir iespējams, nu, tā kā ierobežojums, nezinu, kosmosā, bet nevarēs aizdot, bet nu arī, kas zina, laika mainās, un kosmosā lido arvien vairāk cilvēku, un atliek tikai, nu, ja ir vēlēšanās tiekties un tam veltīt savu dzīvi, ja jūt tādu aicinājumu, tad pat to var izdarīt. Jo zvaigznes stāv blakus un īstajā vietā atrodamies. Nu, gan mēs esam aizrunājušās ritīgi daudz un ritīgi tālu. Man liekas, ka būtu laiks beigt, lai pašas nepiekūstam un lai mūsu
foršie skatītāji nepiekūst. Jā, Vai bet ne? tas iedvesmošs nots, ka mēs varam visu izdarīt. Atliek tikai rakt. Atliek Nu, tikai jā, darboties un... vajag tikai rakt, jā. Nu ko, uz tikšanos nākošais. Lai jums foršas brīvdienas. Atā, tā.